Nu, pirmkārt, protams, ir viens tāds izteiciens, kas maksā, tas arī pasūta muziku. Ja? Un, ja mēs runājam par krievalodīgiem medijiem, ja, tur, man liekas, viss ir skaidrs, kas maksā, jo tur pieplūdums ar rakstiem, ar intervijām, ar diskusijām, kura gala rezultāts ir kā visiem jāiet un jābalso par otro valsts valodu, ir tik milzīgs, ka tas varētu būt, var paskaidrot arī to otro daļu, kāpēc netik daudz krievi izteicas atklāti, ka viņi negrib balsot par otro valsts valodu, bet vēlas nobalsot pret. Es nedomāju, ka es esmu vienīgais, bet noteikti neesmu. Jo es pats zinu tādus krievus, kur vēlas balsot pret. Bet, protams, ne visiem ir pirmkārt iespējas, visi ir dzirdami. Varētu būt, es pats biju pamanāms tikai tam dēļ, kā es izteicu ne tikai savu privātu viedokli, bet izteicu to no visām studentu un studenšu korporācijām vārdā. Varētu būt tā ir atbilde. Protams, ka varētu būt tiem krieviem, kuri var izteikties, viņiem jābūt aktīvākiem, bet, diemžēl, kā ir, tā ir. Man liekas, ka tas ir svarīgi priekš visiem Latvijas pilsoņiem, ne tikai priekš studentu korporācijas biedriem, bet es gribu pievērst uzmanību, ka studentu korporācijas un studenšu korporācijas iekšā ir citautieši, un, piemēram, mūsu korporācija iekšējā valoda ir krievu valoda, bet mēs runājam ar latviešiem latviešu valodu, šis lēmums bija pieņemts 30. gados, un mēs to turpinām. Un tieši pateicoties atbalstam no latviešu korporācijas pusēm, mūsu korporācija darbojās veiksmīgi, un mēs esam iesaistīti kopējā sabiedrība, un tieši to es gribu novēlēt arī citiem. No vienas puses saglabāt savu dzimtu valodu, un no otras puses iesaistīties latviešu sabiedrība un runājot tur latviski. Es domāju, ka es varu izpaust tikai to, ka es esmu piederīgs Latvijai. Es šodien jau teicu, ka katram cilvēkam ir tikai viena mate. Mana mate runā ar mani krievu valoda, bet mana mate kā pilsonim ir Latvijā. Un mana mate Latvijā runā ar mani latviešu valodu. Un es neuzskatu, ka te ir kaut kādas problēmas. Es neuzskatu, ka tā ir necieņa. Bet 18. februāri es domāju, ka tas nav labāka diena mana dzīve, jo man ļoti žēl, ka man vispār vajag kaut kur iet un par kaut ko balsot šajā sakarā. Jo man liekas, ka viss ir skaidrs.